Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projektā Labbūtības laboratorija jaunieši vairākās grupās iesaistās adaptācijas un iekļaušanas programmas izstrādē. Šoreiz ar to iepazīstināti arī jaunieši no citām izglītības iestādēm. Te mums dalāmies šoreiz ar savu pieredzi, kā mēs izveidojām šo programmu, kas ir pirmo kursu adaptācijai, kā arī iespējams sagaidīt kaut kādus vēl, padomus, idejas, kā mēs varētu to pilnveidot un uzlabot, jo programma vēl nav gatava. Viņa ir procesā. Šie pasākumi ir ļoti svarīgi, jo jaunieši satiekas, jauniešiem iespēja paust savu viedokli, un pats svarīgākais, ka jauniešiem ir iespējama darboties citu labā. Tā kā šajā gadījumā viņi iesaistās vesela normatīvā akta izstrādē kopā ar skolotājiem, līdzvērtīgi administrācijai, pauž savas idejas. Un kas vēl svarīgāk, ka šīs normatīvais akts turpinās darboties arī tad, kad viņi jau būs beiguši skolu. Projekta aktivitātēs tika ievērots princips jaunietis jaunietim. Vecāko kursu audzēkņi vadīja saliedēšanās, komandas veidošanas un pieredzes nodarbības pirmā kursa jauniešiem, veicinot veiksmīgāku adaptēšanos un pozitīva mikroklimata veidošanos grupā. Fóruma laikā jaunieši praktiski darbojās darbnīcās par mentālo veselību, efektīvu komunikāciju un komandas darbu. Šodien es vadīju ievadu pasākumu, kā arī vēl biju vadījis aktivitāti efektīvu komunikācijā. Vēl es piedalījos divās ļoti interesantās aktivitātēs, kur vadīja Veikos Polītis. Tas ir par mediju pratību, izprast un cīnīties ar dezinformāciju. Man šodien bija svarīga, jo es attīstīju savas komunikācijas prasmes, kā arī tagad šeit pirmo reizi uzstājos televīzijas priekšā. Tas arī kaut kas jauns priekš manis ir. Fórumā pulcējās jaunieši no Jēkabpils, Madonas, Gulbenes, Daugavpils, Krāslavas un Rēzeknes skolām. Mēs šodien piedalījāmies tādās kā aktīvās lekcijās, to varētu tā nosaukt. Mēs bijām, piemēram, pie Jāņa Petersona lekcijā, kur runāja par to, ka vienmēr vajag atgādināt visu sev, mēģināt atkārtot vairāk un vairāk, un tieši par to publisko runu, ka nevajag baidīties cilvēkos runāt, un vajag kādreiz parādīt savu tādu trakāko pusi, teiksim tā. Mēs mācījāmies, kā pareizi komunicēt, un mums bija ļoti daudz foršu komunikāciju, visādu aktivitāšu, kur mēs varējām iepazīt viens otru labāk un arī jautri izbaudīt, labi pavadīt laiku. Un arī bija mūzikas nodarbības, kur mums bija iespēja pameditēt un atpūsties no visas ikdienas. Šis ir jau 3. līdzdalības projekts, ko īstenoja Rēzeknes tehnikuma jaunieši. Katrā no tiem ir iekļauta sadarbība ar dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem. Tā ir iespēja jauniešiem ne tikai izteikt savu viedokli, bet arī praktiski iesaistīties lēmumu pieņemšanā un izglītības iestādes attīstībā. Katrā gadā mēs rakstām dažādus projektus, un projektā tu tiešām vari izpētīt, kāda ir problēma tavā sabiedrībā vai kopienā, vai kur tu to tieši raksti, un ar to uzlabot to problēmu, lai tā samazinātos, lai tev būtu labāka vide, lai tu justos drošāk, lai jaunieši paliktu aktīvāki. Pasākuma noslēgumā jaunieši aizpildīja pasākuma izvērtēšanas anketas, ka skolās šāda programma ir nepieciešama, jo daļai no jauniešiem ir grūti iekļauties jaunā vidē, un tas ietekmē gan mācību sasniegumu līmeni, gan personības izaugsmi. Iegūtās zināšanas un kompetences jaunieši varēs izmantot mācībās un nākotnes projektos, aktīvi iesaistoties līdzdalības un pilsoniskās aktivitātēs.